sarunu cikls Piestātne. Esiet sveicināti 2024. gadā, un man prieks jūs visus sveikt jaunajā Piestātnes ierakstā. Un šodien ir tiešām tāds dubult prieks, jo pie mums ciemojās divi jaunieši, divi aktīvi, radoši jaunieši, kas, manuprāt, izceļas ne tikai ar savu radošumu, bet arī ar to, ka viņi ir noteikti pat varbūt viens no retumiem, kas vienmēr pateiks laipnu labrīt, labdien, uz redzēšanos un vienmēr novēlēs jauku dienu. Tā teikt, uzlabos dienu. Un mūsu ciemiņi šodien ir Rudolfs Harijs Enzelis un Krists Brinkmanis. Sveiki, puiši! Jā. Sveiki. Tas pirmais jautājums, mazu ieskicējumu gan es iedevu jums, bet kas būtu tas, kā jūs paši raksturotu? Kas jūs esat? Mēs esam daļa no mūzikas, digitālās mūzikas un mākslas grupas LV Brauk dibinātāji. Citi mūs gan zina kā repers, bet mēs nodarbojamies ne tikai ar to. Jā. Mēs sev uzskatām mūs pa māksliniekiem. Tā. Un cik sen jūs esat izveidojuši šo grupu? Grupu dibinājām šī gada sākumā. No sākuma bijām tikai pāris cilvēki, un tagad esam savākušies jau 13. Bet no Mērsaga jūs esat 2 cilvēki, ja šajā? 4 cilvēki, jā. Nu jā, un kā jūs tā nonācāt pie tik lielas šīs tā apvienības, jo tas jau ir diezgan nopietni. Nu, vienmēr Latvijā ir bijis tā, ka ir pa maz tā kā šo talantu, jo ne visi tā kā izpaužās, netais tā kā mēs, un nebija ar ko sastrādāties, nebija producenti, nebija dizaineri un cilvēks taisa coverus, piemēram, un kaut kā starp draugiem vienkārši sakariem atradām viens otru, un tā arī sākrājās tāda liela grupa. Jā, nebija neviens Latvijā, kas darīja to kā mēs. Tā kā mēs izdomājām, ka mēs varētu uztaisīt kolektīvu, lai mēs varētu grūst viens otru, izplatīt vārdu par mums un tā. Jo ir vieglāk izaugt kā kolektīvam, nekā ja tu to atsevišķi dari. Tā kā. Tas, kā jums ir tas sadalījums tad visiem? Principā jūs visi repojat, vai jums ir vienkārši sadalīti kaut kādi tie menedžmenta pienākumi, vai kāds jums ir tas pienākums sadalis? Mēs esam katrs ļoti atšķirīgs, bet ar tādu vienu domu, tā kā taisīt kaut ko tiešām jaunu. Mēs taisam, es piemēram domāju, mēs taisam kaut ko tādu, kas pat ārvalstīs nav. Un katrs dara tā kā pats, jo mēs tā arī sākām, ka viss bija jādara pašam, ierakstīšana, miksēšana, beati, instrumentāli, tur coveri. Un tad nav īsti tāds iedalījums. Protams, mums tur ir cilvēks tā kā, piemēram, Edvards Rutuls, kurš vairāk nodarbojās tieši ar instrumentāliem. Bet, jā, principā mēs katrs esam pa sevi, bet viens otram palīdzam, tāds ir tas kolektīvs. Un jums ir tā kā arī, jūs kaut kā arī tiekaties kopā un to visu darat un veidot, kur tad jums ir tā pulcēšanās vieta varbūt? Rīga pārsvarā. Jā, Rīgā. Rīga tāds hotspots, tur ir visvairāk iespēju. Un šobrīd visbiežāk tiekamies Edvardam studijā. Viņam, tas ir Normundam Rutulim dēls. Un visbiežāk tā kā, ja mēs tiešām tiekamies visi, tad tajā studijā. Bet tā, ka mēs tiešām visi esam vienā istabā, bija tikai nesen. Tas bija mūsu pirmajā koncertā Brokoperā, kad mēs tiešām visi bijām vienā istabā. Un tas arī bija Rīgā, ja? Tas bija Rīgā, jā. Un tur bija skatītāji un viss. Un kāds bija sajūtas? Diezgan forši. Diezgan nedomājām, ka būs tāda atsaucība pret mums. Mēs nedomājām, ka būs tik daudz cilvēku, kas apmeklēs to koncertu. Tā kā
bija jautri. Vienīgais bišķiņ pa ilgi, bet tas tā. Bet kā ir ar atbalstu Mērsragā, vai jūs arī, tā kā, vai jūs jaunieši, vai droši vien, ka ģimenes atbalsta, bet citi jaunieši interesējās par to? Māma atbalsta. Māmas vienmēr atbalsta. Mūsu Mērsragā vairāk zina no mūsu vecajām dziesmām. Un tad mūs vairāk zina kā tos hip-hop reperus Mērsragā, bet arī, protams, ir atbalsts. Un šeit nav neviens Mērsragā, kas mūs tā kā nīst. Mums ir atbalstītā vairāk nekā to nīdē. Jā. Vismaz Mērsragā, ne tā savādāk. Jā, jo man liekas, ka tas arī ir jāmāk, jo cilvēkiem bieži vien ir šī skaudība vai kas, un tad visādi. Tas ir jauki, ka Mērsragā ir jauki līdz cilvēki mums apkārt. Protams. Kā jūs nonācāt vispār, jūs teicāt, bija iepriekšējā apvienība, kā jūs nonācāt pie tā, ka jūs vispār gribat radīt mūziku? Es mūziku, es klausos jau kopš bērnības. Tā kā man mūzika bijusi visur apkārt, vienmēr es interesējies, kā tas process aiz tā notiek. Ģitāra trinkšķinā jau pirms skolas, tā kā bērnu dārzā. 1. klasē līdz ko tik skolā, mamma atļauja iet mūzikas skolā. Un FL Studio pirmo reizi nokačājas datoru 4. klasē. Un mēs ar Kristu sākām mūziku tā taisīt. Jā, man hip-hop jau arī parādīja no ļoti jauna vecuma. Mans brālis klausījās NWA, bija šitos vecos, tā kā man jau bija priekšstats par hip-hop arī no ļoti jauna vecuma. Ar mūziku nodarbojos 6 gadus, bet tā nopietnāk sāku visu darīt 2 vai 1 gadu atpakaļ. Man šķiet tā kā tā. Kaut kādu pamatu droši vien jums arī ielika mācīšanās mūzikas skolā. Jā, noteikti. Jā, jo es domāju, ka arī, piemēram, Krists varētu būt iedvesmojis citus puišus mācīties spēlēt tieši instrumentu, ko tu biji izvēlējies. Jā. Ne? Tā tieši domājot par jūsu to arī mūzikas skolas ceļu un tā, tā kā... Rodās arī pieredze uzstājoties. Tu jau saproti, kā tas ir, ka tev pūles ir priekšā ar cilvēkiem. Kā būt zem spriedzes. Jā. Kā jums šķiet, kas jums ir šobrīd tas lielākais sasniegums, panākums? Noteikti kā koncerts, jo koncertā bija daudz vairāk cilvēku nekā mēs domājām. Kā arī liels sasniegums vienam no dalībniekiem ir Netīriem, kurš izlaida albumu nesen un ir skanējis par radio. Ļoti labas atsauksmes arī no lielākiem māksliniekiem kā Ozols, Edavārds. Principā tā kā uz to albumu bija Steps, Hote, ļoti daudz pazīstamu vārdu un tiešām bija ritīgi labas atsauksmes tam albumam. Un kas varbūt ir jūsu pašu radītā dziesma, ko jūs teiktu, ka tā ir arī jūsu pašu mīļākā dziesma līdz šim? Tur varbūt atšķirās viedoklis. Dzērvenīt gaņa. Jā, man arī būtu jāpiekrīt Rūdim par dzērvenīt. Ļoti labi, viņa ir rūpja, bet tiešām tāda enerģētiska dziesma. Un mēs viņu arī taisījām uz vasarā, kad bija zaļumbals. Tā ir tāda jauniešu zaļumbals dziesma. Katru reizi, kad mēs viņu spēlējam, viss traki paliek. Jā. Bet šai dziesmai varbūt jums bija tas iespējas, ka ir vasara, notiek ballītes apkārt un tā, un tad katrai dziesmai ir tā, ka jums ir kaut kāda jau ideja par to, un tad jūs tā apzināti piesēžaties un to arī radat, vai tomēr atnāk vienkārši dziesma pati? Nē, principā nekad nav tā, kad ir ideja pirms tam. Tas notiek momentā, un man šeit tādā veidā mēs arī esam savādāk, jo mēs... Ļoti reti gadījumi, kad mēs arī lirikas rakstam. Principā tas viss notiek tā kā momentā, tu sēdi pie mikrofona un tu spiedi rekordu. Pirmais saka nāk to, prātā, ko tu domā. pasaki. Jā. Un tā kā katra dziesma tiešām ir tāds savs moments. Principā jūsu doma izklāsts mūzikā, tas sanāk tā, varbūt ko. Jā. Kas ir tas grūtākais šajā mūzikas radīšanā? Man personīgi, tad, kad es ierakstu dziesmu un es esmu kaut kur dziesmas vidū, man nekas nenāk galvā, un tad man jāpasēž kā 2 stundas, dažreiz pat varbūt, ja es domāju, vai arī es vienkārši padodos, gaidu citu dienu, kad ierakstīt atkal. Tā kā. Grūtākais man šeit ir parādīt Latvijai, ka tā kā ir jāmainās,
Jo vēl aizprojām ir tas, ka visi ir ieciklējušies tajā vecajā hip-hopā. Tas jau ir ļoti tā kā cik vecs, cik reizes ar vienu to pašu klausīties. Jo vēl aizprojām pat arī jaunieši mūsu vecumā, kas viņi nīst vienkārši jauno, viss, kas jauns ir. Un tas tā kā... Bet kas ir tā lielākā atšķirība tad no tā vecā un tagad tā, ko it kā jūs radāt? Tieši muzikāli vai to var tā aprakstīt? Tas, Es teiktu, ka tām vecajām dziesmām, stila dziesmām ir tas lyrical miracle aspekts. Es nezinu, kā latviski tulkosies, bet tas, ka tā kā pārāk liriski. Jā, pārāk liriski. Pārāk daudz, dziļi. Jā. Tā kā mūzika ir, reāli tā ir sajūta. Katru reizi, kad klausies dziesmu, tev ir kāda sajūta raudās par to dziesmu. Vecie mākslinieki pārāk dziļi, man šķiet, pārāk dziļi raksta lirikas, jo tas vienkārši pāriet pāri galvām un tev. Jā. Labi iedziļināties, tas ir tā kā interesanti, piemēram, kādā dziesmā, kas tev patīk, un tur izprast tos vārdus un ko viņi tur saka, bet ļoti bieži, kad tu klausies, it īpaši Latvijā, kad šie vecie mākslinieki tās dziļās domas raksta vienkārši neizklausās tā kā labi. Jā, manuprāt, mūzikai ir jābūt jautrai. Tad, kad tu pārāk daudz domu tajā ieliec, tad jau vairāk nav jautri. Tur pazūd tā jautrība, un tur ir vairāk uz to nozīmi. Jā, Tad, principā, jūs varētu teikt, radat mūziku, kas ir vieglāk uztverama un arī ar tādu humoru. Tā kā tas, kas... Tā, lai jautri klausīties. Jā, īstenībā jūs tā sakat, tad var arī bieži vien, analizējot latviešu mūziku, tā arī padomāt, ka, mums jau viss tāds diezgan sērīgs ir. Tā kā tas varētu būt kaut kas jauns. Kādi jums ir tuvākie mērķi vai pasākumi, notikumi, kam jūs varbūt gatavojaties vai plānojat? Šobrīd ir koncerts Cēsīs saistībā ar Straumi. Tas ir tāds pats tuvākais, tas ir 9. februārī, kā arī jaunas drēbes nāks ārā drīz. Bet tāds mazliet tālāks mērķis ir uztaisīt vēl vienu koncertu Rīgā, kur nebūsim visi mēs, bet būs daļa. Vienkārši turpināt darīt savu. Mēs tikai esam sākuši un albumu, projektu. Nemēģinam tik tālu domāt. Jūs šobrīd esat 11. klases skolēni, tūlīt 12. klase, vai arī tie nākotnes plāni, karjera vai arī izglītība, kas būs turpmāk iegūstāma, ir saistīta ar kaut ko, kas varētu būt noderīgs arī šai muzikālajai pusē? Man personīgi, jā. Es tālāk domāju iet vai uz mākslas akadēmiju vai koledžu. Un tur noteikti ir gan iespējas, gan arī zināšanas, ko es varu tālāk izmantot. Mans plāns iet uz komerczinību, nozaru, marketings, viss tas pārējais. Bet es noteikti gribētu turpināt taisīt mūziku arī. Vienalga, vai man ir jāstudē, vai kas man jādara. Jo man šķiet, ka mūzika ir daļa no manī. Es ceru, ka tas arī jums izdosies, un jums izdosies sasniegt tos šī brīža mērķus. Jau pieminēju, ka jūs esat 11. klases skolēni un mācāties jūs Mēršaga vidusskolā, un šis gads mums ir nesis tādas mazliet satricinošas emocijas, jo ir... nācis klajā šis fakts, ka skolu varētu reorganizēt, un jūs vēl varēsiet pabeigt šo skolu, bet nākamgad jau iespējams netiks uzņemta 10. klase. Kā jūs jūtaties par šo visu, jo tā ir šī nedēļa un bija arī šīs zibakcijas, kurās piedalījāties, un kāds ir jūsu sajūts par to? Es esmu diezgan apbēdināts, un es ceru, ka mums izdosies cīnīties par šo, un mēs dabūsim savu, jo labi, varbūt tas neefektēs mani, bet
tomēr nāk no tādas lielākas ģimenes, un man ir mazie brāļi, kuri arī gan jau tagad, gan arī nākotnē mācīsies Mērsagā skolā. Un izbraukāt tā kā pēc tam ir diezgan grūti. Pats esmu braukājis par Rīgu un uz kursiem. Un, tur jau nav tikai par to, ka jāmācās citur. Tur ir arī tā jāieskaita braukšana un tā slodze. Ir bijis tā, ka no rīta brauc uz skolu un vienkārši rojā pamostās. Tas ir vēl kas tā kā lai viņi tiek uz kādiem pulciņiem vai kā tā, viņi nevar attīstīt savas intereses. Jo, ja tev ir jābrauc pēc tam atpakaļ, katrs vecāks var aizbraukt, piemēram, pakaļ uz to roju vai talsēm, tad kā viņi var tikt uz pulciņiem. Tā ir, man šeit nevajadzīga slodze vienkārši uz bērniem, un ja teņ jau ir vidusskola, kāpēc man visu laiku ciet? Nav neviens iemesls. Jā, man tieši tādas pašas domas. Man šķiet, ka ja vidusskolas slēdz ciet, bērniem jābraukā, tad tas tā kā apspiež viņus un atņem viņiem to brīvību un varbūt spēja ietekmēt to spriedzi, zem kuriem viņi varētu būt. Un tad, kad jūs mācījāties 9. klasē, jūs jau tā skaidri zinājāt, ka jūs paliksiet Mērsagā, vai tomēr bija šaubas, jo tas jau ir arī, man liekas, katram 9. klasniekam, man būs iespēja tagad kaut kur izrauties citur un vēl eksāmenu un visi tie skolotāji varbūt ir jau apnikuši un kad tikt kaut kur projām. Bet tad bieži vien tie, kas dodās prom, viņi tomēr atgriežas šajā skolā. Tas ir tā novērots. Ir. Es diezgan skaidri zināju, ka es palikšu līdz 12. klasē, jo zināju, ko es tālāk darīšu, bet ne visiem tā. Jā, man bija doma iet projām no skolas, bet pateicoties manai mammai, es paliku, un es esmu ļoti priecīgs, ka viņi man pierunāja palikt, un ka man nebija, ka es neaizgāju nekur projām, jo man šķiet, ka šī ir vislabākā skola, kas ir. Nekur nav tik pretīm nākoši skolotāji, un tiešām vidusskola, kas piedāvā to iespēju izglītoties. Iespēja arī iemācīties runāt ar cilvēkiem, tā kā sarunāt. Jā. Turpinot par Mērsragu, jūs esat Mērsragā uzauguši. Kas ir tas, bez kā jums šķiet, ka Mērsrags nebūtu Mērsrags, bez kā jūs nevarētu Mērsragu iedomāties? Bez tiem cilvēkiem gan, Jā. Un tas, kad tā kā visi tik cieši pat, tu vari jebkur. Mēs esam kā ģimene. Jā, tu vari Mērsragā uzzināt. Tu katru cilvēku gan ikdienā, pat ja ne ikdienā, kaut kad tu viņus sastaps. Un visi ten tādi laipni ir. Un tiešām Mērsrags tā kā ģimene. Bez mūzikas, kas ir tas, ko jūs vēl darat ārpus skolas? Es dizainēju drēbes. Un guļu. Pašmācības ceļā, jā, tas ir? Jā, es kādreiz ļoti daudz pie datora sēdēju. Un nebija ko darīt. Ir arī reāli tev tādi darbi, kas jā? Super. Tātad jums ir vēlmes pēc īpaši dizainētiem tērpiem, tad griezieties pie Rudolfa, jā. Labi, ko Krists piedāvā? Man nav ko teikt. Bet tu sporto vai ne vēl? Jā, es eju uz zāli un tā. Bet, man šķiet, ka vajag ar kaut ko nodarboties savādāk. Tu aiziet pēc skolas mājās, tā vienkārši sēdi, slinko, neko nedara. Arī sev tā kā apspied no pārējās pasaules. Tā kā. Kas ir tas, kas jums šķiet, ka Mērsagā trūkst? Varbūt tieši par jauniešiem runājot, kādas iespējas? Skateparks. Tā kā skateparkā pirmkārt tu sporto, otrkārt tu vari atrast cilvēks ar līdzīgām interesēm. Tādā ceļā arī veic savu izaugsmu, jo tātad vienlīdzīgi domājošs cilvēks. Un, man šķiet tiešām skateparks, jo es arī pazīstu daudz cilvēks, kas Rīgā gājuši skateparku un tādā veidā atraduši savu tuvu loku, ar ko vēl es prām ar tiem pašiem cilvēkiem sadarbojās, jo tagad, kad viņi pat neiet vairs uz skateparku. Vienkārši man šķiet Mērsagā trūkst jauniešiem lietas, ko darīt. Bieži vien garlaicīgi. Tā man nekas cits nav ko piebilst.
Tieši kaut kādas aktivitātes, pasākumi, kas būtu tendēti vairāk uz jauniešiem. Jā, es domāju, ka jūs jau varētu būt vienu pasākumu kārtīgi noteikti varētu uztaisīt jauniešiem ar savu mūziku. Kādu dienu. Un arī ar savu komandu, kas jums ir, tas noteikti būtu vasaras ietveros kāds ļoti labs pasākums. Bet Rīgā uzstāties viens Mēršagā vietējiem, tās būtu citas sajūtas. Tas būtu man šeit diezgan traki. Savējiem vienmēr visgrūtāk, jā. Noteikti kaut kad nākotnē kaut ko uztaisīsim, bet šobrīd nav tāda līdzekļa un ir vairāk jāfokusē uz sevis attīstīšanu. Mm-hmm. Kas ir tas, ko jūs tā kā saskatāt šobrīd, ko jums vajag pilnveidot? Kuras prasmes, kas būtu tas, kas visvairāk, kur ir jāieguldās arī? Skatus māksla noteikti. Kā iesaistīt pūli un tā. Sanāk jau, bet vienmēr var arī labāk. Varbūt video montēšana arī būtu man šeit diezgan atvieglojuši, jo šobrīd sanāk maksāt diezgan liela nauda priekš video. Cik jums, ja var tā prasīt, izmaksā, piemēram, vienas dziesmas, labi, ieraksts ir viens, bet ar visu video klipu, ar palaišanu cilvēkos un... Var arī pa nulēm, bet, ja grib tiešām labu video, es parasti strādāju ar diezgan pazīstam filmētāji, ir Arians. Pie viņa, pat cik es viņu pazīstu, viņš man ne 100 eiro, bet tādam, kuram varbūt nav kaut kāda sakara un tā Latvijā ar visu video ierakstu un vispārējo sanākt kaut kāda 300 eiro pa dziesmu, kaut kas tāds. Un kas ir tas, ko jūs savos videoklipos parādat vairāk? Vai ir tīri, kur jūs filmējat cilvēks, vai tā ir vairāk kaut kāda montāža no... Tas ir kā kurā dziesmā arī, un tas ir ar kā kuru filmētāju, jo tas tomēr ir, tas ir vairāk video filmētājs izpaužās nekā mākslinieks. Tā kā tas ir ļoti atšķirīgs uz filmētāju. Jūs tā kā ļaujat brīvi vienkārši to interpretēt, to savu darbu? Parasti jā. Varbūt atnāk ar kaut kādu estētiku, kaut tādu, ko gribētu redzēt video, un tad pamētājs ar domām ar filmētāju. Bet jā, principā viss darbs ir uz filmētāju, operatoru. Mm-hmm. Jā, tas ir tā... Pirmkārt, apjomīgs jau tas darbs. Mēs zinām, ka mēs piestātnē radām savus ierakstus un reizēm mēs pēc gada publicējam, jo katrs cilvēks arī aizņemts savos darbos un montāžu un visu salikšanu kopā ir diezgan apjomīgi. Un te jau arī tādu vienu dziesmu radīt, tas var prasīt mazu laiku, bet tai pašā laikā tas arī var, tā dziesma var uz kādu laiku droši vien iestrēgt un pēc gada varbūt tikai... Jā, noteikti. Var tiešām dziesmas, kuras novilkt, kad tu viņus izlaidi vienkārši pēc gada ārā. Tieši pats dziesmas, kuras tu uztais 10 minūtēs, ir dziesmas, kuras tu uztais gadā. To, ko es aizmirsu pateikt, runājot par šo Mēršagu vidusskolas reorganizāciju, šajā zibakcijā tapa video, kurā fonā skan jūsu dziesma, vai ne? Un cik ātri tad tā tapa, jo principā jau mēs tikai nesen par šo visu uzzinājām. Ceturtdien bija zibakcija, un jūs jau, šī dziesma jau ir, viss jau notiek. Kaut kādu stundu man šķiet bija. Tā bija kā, mums bija jāpagaida bišķiņ mamma, jo, principā, visu to dziesmu mamma palīdzēja uztaisīt. Jo nezinājām īsti. Par ko runāt. Tīri saturiski, jā. Tas ir superīgi, ka tik foršas mammas, kas atbalsta. Tā kā, jo teksts ir spēcīgs un protams, ka tur arī vajag saprast, kas ir tas, uz ko vairāk varbūt fokusēties. Tajā iepriekšējā mūsu raidījumā izskanēja jautājums nākamajiem mūsu intervējamajiem. Jo mēs tā esam iesākuši, ka tie, kas tātad iepriekš atbild uz jautājumiem, tie uzdod jautājumu nākamajiem. Jums arī būs jāizdomā viens jautājums. Un šis jautājums bija, ko
tu esi gatavs dot Mērsragam. Un vēl piebilde bija, ja tie būs jauni cilvēki, kas atbildēs, tad jautājums ir, ko viņi ir gatavi dot Mērsragam. Ko jūs esat gatavi dot Mērsragam? Spēcīgas rokas, smuku seju un smuku smaidu. Jā, es piekrītu. Tad uzlabot dienu, ja tas, kā jau es minēju sākumā. Un kas būtu tas jūsu jautājums nākamajiem dalībniekiem? Būtu jāpadomā par šito nedaudz. Labi, jūs padomājat? Ko jūs gribētu, ka nākamās intervē? Vai vienu cilvēku vai vairākus? Man jūs. Mammas. Cik svar 4 kg žāvēt nagla? Kas žāvēt? Cik svar 4 kg žāvēt nagla? Naglu. Labi, šo mēs arī varam pajautāt. Te ir humors. Tas saucās, ka mēs pieejam lietām ar humoru, un tas ir ļoti labi. Manuprāt, tas, ko mēs varam mācīties no jums, no jauniešiem vispār, ka pieiet lietām droši vien mazliet vieglāk un uztvert lietas vieglāk un ļauties un arī uzdrošināties. Jo šajā gadījumā es domāju, ka jūs puiši arī esat uzdrošinājušies, jo ne katrs arī var. Viens ir radīt un mājās to klusi kaut kur, tā kā savā nodabā radīt, bet otrs ir uzkāpt uz skatuves un uzstāties un pārvarēt sevi. Un kā arī Rudolfs minēja, tā kā iekustināt visu publiku, tas īstenībā nav nemaz tik viegli. Tā kā es novēlu vēlreiz tiešām jums visu jūsu mērķu piepildīšanos, lai jūs esat tādi kārtīgi Mērsraga patrioti. Es ticu, ka jūs arī esat un lai kur vestu jūsu ceļu pēc vidusskolas, lai vienmēr Mērsrags būtu jūsu mājas un jūs gribētu arī šeit būt un veidot savus ģimenes. Tā kā veiksmīgi. Paldies. Jā. Paldies arī jums, kas skatījāties. Es ceru, ka iedvesmojāties un uz tikšanos nākamajās epizodēs. Peace. Piestāj un ieklausies. Sarunu cikls Piestātne.